Es vienkārši saku, ja tu stāvi man blakām, priekš kam, tad tu man tev taču nesas Atdod, es aiziešu ātrumu. Jā, pareizi. Bet es tev uz priekšu padošu. Pateicoties vietējiem aktīvistiem un labvēlīgajiem laika apstākļiem, hokejs atkal ir kļuvis Antuļu iedzīvotāju iecienītu ziemas sporta veidu. Viņi savu brīvo laiku šajā ziemā ar prieku pavada uz aizselušā dīķa, kur paši saviem spēkiem ierīkojuši kārtīgu hokeja laukumu. Protams, jaunieši atraktīvi spēlēt, patīk hokejs un nāk un darās. Citi pēc skolas kā mājās reiz uz ledu virsu un ir jaunāki puiši, kas nāk jau trenējās un dara. Un ar hokejs patīk laikam daudziem. Tagad ir daudz maz sapirktas formas un var normāli uzspēlēt. Ikdienā spēlējot pretinieki ir labi zināmi, tāpēc, kad ciemos sabraukuši spēlētāji no citām vietām, sacensties veiklībā un precizitātē uz ledus ir daudz interesantāk. Tālāko ceļu mērojuši spēlētāji no Auces. Sazinījos ar Arti, un viņš, uzaicināja mūs, uzspēlēt šeit šīs sacensībās. Un līdz ar to, es, protams, nevarot nosēdēt mājā, kuras sirds pieder šitam visam sporta veidam. Par uzaicinājumu piedalīties šajā turnīrā priecājās sacensību vecākais dalībnieks Aivars no Auces komandas, kurš hokeju spēlē jau vismaz 40 gadus. Man patīk. Es esmu no rutīnas izrāvies atkal kārtējo reizi. Es jau priecājos, ka man vēl tie jaunie nedzen prom un tad jau pie vecuma vēl iztrakoties. Patīk jau. Laiks arī izdevies. Viss kārtībā, jāspēlē tikai. Mazliet spēle neiet, bet nekas saņemsimies. Bet bonus, baigi daudz, bet bonus nevar iemest. Nav metienu, nav piespēles precīzi. Sanākušie skatītāji ar aizrautību vēroja hokeja spēles. Anita ir atbraukusi no Laidu pagasta, lai klātienē varētu just līdz savai hokeja komandai ar nosaukumu Bratani. Kā spēlē? Tētis, dēls, brāļi, tāpēc Bratani, un tad tur vēl ir piekombinēta klāt, lai sanāk liela komanda. Mūsu ģimenē visi vīrieši spēlē, un es taču nevaru stāvēt malā. Par Skrundas kausu hokejā visas dienas garumā kopā sacentās 5 komandas. Es domāju, ka jebkuru var vinnēt. Kaut gan Alsungu izskatās mazliet favorīti. Un tā arī notika. Skrundas kausu šoreiz aizceļoja uz Alsungu. Hokejisti cer, ka ziema tik drīz prom nedosies, un pirms hokeja ekipējums tiks uz vasaras laiku nolikt skapī, visus vēl palutinās ar atbilstošu gaisa temperatūru un iespējams ar vēl vienu tikšanās reizi. Sižetu veidoja Aivita Emerberga un Alans Perševits.